Vau, lielā septītnieka kursi šobrīd krīt, caur to arī Nasdaq indeks kopumā. Vai šis kritums ietekmē šo uzņēmumu vērtību kopumā? Protams, ka nē. Bet šāda kustība uz leju var ietekmēt visu akciju tirgu virzienā uz leju nākamajos mēnešos. Vairāk par šo situāciju šajā video un arī par to, ko nozīmē krītošās zvaigznes svece. Skatāmies tuvāk, Microsoft nokrities pa 1,33%, Nvidia pa 6,62%, Apple mīnus 2,5%, Broadcom mīnus 7,9%, Google mīnus 1,5%, Meta mīnus 5,6%, Amazon mīnus 2,6%. Un šie uzņēmumi Nasdaq indeksā tirgus kapitalizācijas ziņā aizņem 50%. Protams, ka ja šie lielie milži krīt, tas ietekmē arī Nasdaq rādītāju. Tas, ko mēs šajā pārskatā redzam, ka uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šobrīd cenas kritums vēl neatiecās. Un šāda situācija var parādīt to, par ko es visu laiku runāju, ka lielie tirgus spēlētāji neiemet naudu vienkārši tāpatās un netur, bet ņem līdzi peļņu. Proti šāda situācija var parādīt to, ka peļņas daļas no lielā septītnieka, kas pēdējos mēnešos ir pamatīgi kāpis, tiek izņemta un reinvestēta mazajos vidējos uzņēmumos. Šeit redzi manu TradingView pārskatu ar indeksu sarakstu, uz kuru es paskatos vienmēr tad, kad pieņemu lēmumus par ikmēneša investīcijām. Un pirmais sarakstā ir Nasdaq 100, tātad Nasdaq indeks attēlo 100 labākos Amerikas uzņēmumus, no kuriem 50% aizņem lielais septītnieks, kurš šobrīd ir kritis. Un dienas sveces diagrammas griezumā mēs redzam kritumu par mīnus 4%. Ja, šodien ir 18. jūlijas, kad es uzņemu šo te video. Pēc MACD indikātora ir redzams, ka trends no pozitīva ir pārmainījies uz negatīvu, jeb uz lejupējošu. Ja mēs skatāmies situāciju nedēļas sveces griezumā, kur viena svece ir nedēļa, tad ir vērojams arī punkts pie RSI indikātora, jau izteikti, ka trends uz brīdi varētu mainīties. Ja mēs skatāmies mēneša sveces griezumā, tad šobrīd trends vēl kopumā paliek pozitīvs. Tagad uzmanīgi skaties, pēdējā mēneša svece veido šādu formāciju. Un šāda svece tiek saukta par krītošu zvaigzni, kas lielākajā daļā gadījumu iezīmē to, ka beidzās augšu ejošs trends un nomainās uz lejup ejošu trendu. Jā, ja mēs skatāmies ilglaicīgi, tad Nasdaq ilglaicīgi ir ienesīgs, bet neskatoties uz to, pie Nasdaqa mēs vienmēr redzam arī cenas korekciju. Un pēdējā tāda bija no 22. gada līdz, principā visu 22. gadu, un atkopšanās laiks līdz 23. gada vidu, tad vēl mazliet korekcija, un sākot no 24. gada sākuma trends ir pozitīvs. Ja investīcijas ir sāktas vēlākā laika posmā un līdzekļi ir mazāki, tad jautājums parādās, vai tiešām es esmu gatava 3 gadus turēt līdzekļus, kuri man nenes ienākumus. Šādā gadījumā
ir vērts iemācīties pāris stratēģijas. Ko šobrīd darīs lielie uzņēmumi, vai tiešām šī krītošā zvaigzne izraisīs ilgstošu kritumu? Grūti teikt, bet iespējamība ir liela. Priekš manis tas nozīmē to, ka es uzdrīkstēšos izmantot brīdi un ņemt daļu no peļņas no ETF fondiem, lai šo kritumu izbalansētu. Es nepārdošu visu ETF, bet daļu no tā, jo visi fondi ir investēti šajā lielajā septītniekā. Ja tas tev šobrīd liekas kā morzes ābece, bet vēlme ir milzīga šo te labāk apgūt, es tev uzaicinu uz investoru spēli iesācējiem, kur ar spēļu naudu, simulētu dalību pasaules akcijas tirgos, ir iespējams patrenēties dažādas stratēģijas un neriskēt ar to, ka tiek zaudēta reāla nauda. Tie, kas seko man līdzi, jūs zināt, ka es vienmēr saku, šis nav investīciju ieteikums. Un šī situācija ļoti labi parāda to, ka, piemēram, ja es oktobrī sāku investēt ETF fondos, krājplānos, un šobrīd esmu smukā plusā, tad tas nozīmē, ja šobrīd kāds sāk investēt ETF fondos, tad iespējams, ka kurs vispirms ies uz leju. Kopumā, ja mums ir stratēģija, tā nav slikta doma, bet parasti iesācēji ir tendēti tikai uz to, lai tikai kurs iet uz augšu. Bet šajā situācijā visdrīzāk izskatās, ka tirgus kustās korekcijas virzienā. Paskatāmies, kas notiek ar pārējiem indeksiem. S&P 500 mēneša griezumā ir vēl aizvien augšup ejošs trends. Tātad S&P indeks ietver 500 uzņēmumus, ieskaitot lielo septītnieku. Bet nedēļas griezumā mēs arī jau redzam trenda tendences mazināšanos, un dienas griezumā mēs redzam to, ka īpaši pie RSI ir vērā ņemams pagrieziens uz leju. Interesanta ir situācija ar S&P 500, kur netiek attēlots lielais septītnieks. Tas vēl aizvien ir pozitīvs, gan mēneša sveces griezumā, gan dienas sveces griezumā, lai arī šeit lēnām iezīmējās krītošas zvaigznes svece. Nākamais indikators ir Russell 2000, tātad mazie vidējie uzņēmumi, un šobrīd trends ir pozitīvs, mēneša sveces griezumā, arī nedēļas sveces griezumā, bet, dienas griezumā mēs atkal redzam krītošās zvaigznes sveci. Šī ir tā situācija, kuru es minēju lielajā pārskatā par tirgu, ka mēs redzam, ka nauda no lielo uzņēmumu peļņas tiek reinvestēta mazajos vidējos uzņēmumos, tāpēc šobrīd lielākais kritums ir tieši Nasdaq, bet kāpums ir Russell indeksā, un tāpēc S&P kopumā vēl ir pozitīvs. Paskatāmies vēl Dow Jones, ir trends uz augšu, gan mēneša, gan nedēļas, gan dienas griezumā. Šeit tas arī izskatās vienkārši pēc peļņas ņemšanas un reinvestīcijas. DAX šobrīd stāv uz vietas vairākus mēnešus, un trenda tendence saīsinās. Francijā turpina krist. Un šeit paskatāmies uz Nvidia. Abi indikātori norāda uz trenda maiņu. Mēs nedēļas sveces griezumā redzam M formāciju, kas nozīmē slepkava, kurs ir slepkava, mortarā. Tas visdrīzāk nozīmē uz turpmāku kursu kritumu.
Un vēl vienreiz tas nenozīmē, ka uzņēmums ir kļuvis mazvērtīgāks, tāpēc dienas sveces griezumā domāju, ka ir interesants šis punkts caur atbalsta līniju. Jautājums ir šāds, vai izlaušanās caur šo atbalsta līniju tiks apstiprināta, un ja tā tiks apstiprināta, tad ir sagaidāms, ka kurs turpinās paripot uz leju. Caur kapitāla kodā es esmu iegādājusies mazu daļiņu Nvidias akciju caur krājplānu, par ko es runāju arī iepriekšējā video par vidējās cenas efektu. Priekš manis nākamais iekāpšanas brīdis priekš Nvidias būtu kaut kur pie cenas $92, vai tajā brīdī, kad izteikti mainās trenda virzība. Nvidias augšupejošais trends mēneša griezumā mazinās, 3 mēnešu griezumā vēl nav izjaukts. Teorētiski skatoties uz vēsturisko attīstību, lielākā korekcija ir bijusi pēdējā laikā 67%. Ja vēsturiski kurs ir kāpis uz augšu, tas nenozīmē, ka nākotnē tas turpinās kāpt uz augšu. Savukārt vēsturiskie kritumi un kritumu intensitāte mēdz atkārtoties. Un tagad es skatos uz ieguldījumiem savā fondā Vanguard All World, un mēneša sveces griezumā, tas ir tas, kurus uzmetu vienmēr aci vispirms, es indikātoros neredzu izmaiņas, bet es redzu krītošās zvaigznes formāciju. Tā vēl var pamainīties mēneša griezumā, kamēr svece nav noslēgusies, jeb kamēr šis mēnesis nav noslēdzies, tikmēr mēs parasti neizdaram vēl secinājumus. Tomēr, zinot šo situāciju, kas veidojās apakšā, manī nostiprinās pārliecība, ka ir pienācis īstais laiks ņemt peļņu. Paskatāmies pirms iepriekšējā krituma, tur mums arī ir bijusi krītošā zvaigzne, pēc kuras iesākās un turpinājās lejupējošais trends. Nedēļas griezumā trends šobrīd ir stāv uz vietas, dienas griezumā vakardienas sarkano sveci nomaina zaļa svece. Bet kamēr diena nav noslēgusies, mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka šī svece ir zaļa. Katam emerging markets mēneša griezumā trends pagaidām saglabājās vēl augšupejošs. Jā, un es šeit vienkārši ar tevi dalos savās pārdomās. Un priekš manis tas nozīmē, ka man ir vairāki iemesli šobrīd nodrošināt peļņas daļu no kursu kāpumiem. Un šīs situācijas sakrīt arī ar sezonalitāti. Atceries, ka es teicu, ka ir ziemas sezona, un teiciens pārdod maijā, atgriezies oktobrī. Un ka vasaras laikā tiek līdzekļi izņemti no tirgus, lai atkal kāptu iekšā rudenī. Un, lai šo mazliet pasvītrotu, es aiziešu atpakaļ uz Nasdaqu un paskatāmies, kas vēsturiski ir noticis augustā, septembrī. Iepriekšējā korekcija 23. gadā augusts, septembris, oktobris. 22. gadā turpinās lejupējošais trends, augusts, septembris ar izteikti sarkanām svecēm. 21. gadā saglabājās augšupējošais trends, 20. gadā atkal augusts, septembris, oktobris. Iesācēji bez zināšanām, liekot naudu tirgū, tic, ka tikai tāpēc, ka viņi ir iekāpuši tagad tirgū, kurs kāps. Tomēr tirgus darbojas pēc saviem principiem, tirgus ir sezonāls un vasaras beigās kursi
bieži vien krīt. Tas nenozīmē, ka pie stabiliem uzņēmumiem uz visiem laikiem, bet kursu korekcija ir normāla parādība. Kā mēs no tā varam izvairīties, ir plaša diversifikācija. Piemēram, ja kāds šobrīd būtu investēts tikai lielajā septītniekā, tad kritiens būtu pamatīgs. Ja mums ir diversifikācija ir mazajos vidējos uzņēmumos, protams, ar stabilu fundamentālo vērtību, tad šobrīd šī situācija izlīdzinātos, jo mēs redzam, ka peļņas paņemšana tiek reinvestēta mazajos vidējos uzņēmumos. Piemēram, kapitāla koda portfolio jūlijā vēl aizvien ir 3,2% plusā un kopumā no kapitāla koda atvēršanas brīža 18,81% plusā. Tātad, lai mēs būtu labāki par kopējo tirgu, mums ir vajadzīgas noteiktas stratēģijas, un tās saprast ne tikai ar prātu, bet arī izmēģināt praksē. Tāpēc es tevi aicinu uz investīciju spēli iesācējiem, kur to visu var trenēt ar spēļu, naudu un ar simulētiem akciju tirgiem. Nākamais, kas ir jāatcerās, ka investīcijas akciju tirgos ir ilglaicīgas, un ka tas ir maratons, nevis sprints, un maratons šī gadījumā nevis vienas dienas maratons, bet maratons gadu garumā. Akciju tirgus ir vienmēr svārstīgs. Un tad ir šīs te emocijas no tā, ka cilvēki, ka īpaši iesācēji gaida, ka kurs tikai kāps uz augšu. Bet apgūstot zināšanas, mēs zinām, ka mēs varam pelnīt naudu arī uz krītošiem kursiem. Vai arī pavisam vienkārši, ja kāds bez zināšanām tagad skatās, kā kritīs viņu kursu un raudās, es tagad zaudēju naudu, viss ir slikti. Un, piemēram, pie šāda krituma saka, tas tikai krīt. Nē, viss, lai nezaudētu tālāk naudu, es šajā brīdī pārdošu. Tātad šī ir lielākā iesācēju kļūda, ka viņi ļaujās emocijām, kas balstās uz to, ka nav zināšanas, bet pārējie tirgus dalībnieki šajā brīdī, kad mainās trends, sāk iepirkties, vai tā kā es rādīju vidējās cenas pirkšanas efektu, vienkārši turpina investēt caur krājplāniem mazliet lielākām summām. Zināšanas ir visa pamatā, kuriem nav zināšanas, tiem atliek lūgt Dievu. Padalies ar komentāriem, kādas ir tavas domas par šī brīža situāciju, vai Nasdaq indeksa krišanu un ietekmēs kursa kritumu, vai tu šobrīd būsi tik drosmīga, lai paņemtu daļu no peļņas, jo tas prasa drosmes un arī zināšanu. Bet, ja tu šobrīd tikai vēro, un tas tev liekas vēl aizvien ar katru reizi liekas aizvien interesantāk un interesantāk, pirms braukt ar Bentley uz maģistrāli, gribi tomēr patrenēties spēles veidā, tad raksti man uz kapitālakods@gmail.com. Un šīs lietas tev liksies tikpat loģiskas, saprotamas un vienkāršas kā man.